Komunālā pārvalde jauno gadu uzsākusi ar vairāk nozīmīgu būvprojektu uzraudzību un izstrādi, un arī šogad būs ražīgi jāstrādā. Šobrīd ļoti apjomīgs darbs notiek taisni arī būvniecības mūsu nozarē, kas saistās ar pašvaldības ēku, teiksim, projektiem un būvniecību. Ja, tad šobrīd mums ir 24 projekti ļoti dažādās stadijās. No tiem 17 ir būvniecības procesā, tad šeit ir sagatavot tehniskie projekti, notiek iepirkumi, notiek līguma slēgšana, ir būvdarbi, kas ir uzsākušies, ir būvdarbi, kam ir arī kādi tehnoloģiskie pārtraukumi nelieli, un katrā ziņā šobrīd mūsu speciālisti strādā pie šiem projektiem, lai viņus arī veiksmīgi sagatavotu un palaistu uz būvniecības pašu to procesu. Un arī šobrīd notiek darbs pie 7 jauniem projektiem, kur arī mēs veicam projektu uzraudzību, ja, un lai šie projekti tiktu izstrādāti laicīgi, labā kvalitātē. Tā kā apjoms ir pietiekoši nopietns, un arī mūsu būvuzraugi šobrīd ziemas periodā, varētu teikt, vairāk strādāt taisni ar projektu dokumentāciju, ar šīm apsekošanām, šīm lietām. Šogad komunālā pārvalde turpinās arī ielu apgaismojuma programmu, kas sevī ietver apgaismojumu izbūvi tajās ielās, kur līdz šim tas nebija. Grīzupas iela un 14. novembra bulvāri ieskaitot. Un tad mēs varēsim teikt, ka līdz gada beigām noteikti pilsēta būs par 95% aptverta ar jaunu apgaismojumu. Tad mūsu uzdevums šo sistēmu līdz galam ieviest, strādāt ar viņu, lai mēs varētu arī gūt maksimālu efektu no tā. Tad arī, protams, paralēli būs jādomā, kādas ir iespējas mums pašvaldībai un veikt tos uzlabojumus šajās pilsētas daļā, kur ir vecais apgaismojums. Tā kā ziema šogad komunālās nozares speciālistus lutina un ielu tīrīšanai vismaz pagaidām lieli resursi nav nepieciešami, tas nozīmē, ka ir iekonomēta nauda, kas ļaus vairāk līdzekļus atvēlēt ielu remontiem vasarā. Turklāt vērienīgie ielu renovācijas projekti katru gadu ļauj samazināt bedru lāpīšanas apjomus un ļauj to darīt kvalitatīvāk. Pēc iepriekšējās ziemas sezonas arī pēc šīs sezonas, ja viss tā situācija būs tāda, kad nebūs liela šie nokrišņi sniega veidā vai kā savādāk, nauda būs iekonomēta un, protams, prioritātes nav mainījušās un viņa lielā mērā tiks nofinansēta no šīs naudas, tad ielu uzturēšana. Un tad droši vien jārunā ne tikai par asfaltētām ielām, ja, kur pēdējo 2 gadu pieredze ir attaisnojusies, kad mēs izbrīvētos līdzekļus, ko pašvaldība ir devusi, šīs iesegums, šīs bedres lāpam, teiksim, nopietnāk, lielākos laukumos un izvērtējam arī atsevišķu joslu garumus un platumus, ko mēs varam sakārtot. Un tas ir attaisnojis sev, jo mēs vasaras periodā, vēlā rudenī un arī ziemā šobrīd mums ir mazāk cīņa ar šīm bedrēm, kas rodās ļoti ātri un pēkšņi. Jā. Tāpat tiks sakārtots Friča Brīvzemnieka ielas posms pie ostas promenādes un vēl citi darbi. Tāpat komunālā pārvalde turpinās Grants ielu renovācijas programmu. Šobrīd pēc plānojuma 2014. gadā mums ir 30 ielas. Jādomā, ka varētu arī notikt kādas nelielas korekcijas, jo iepriekšējos gados tā bija. Arī šīs cenas, veiksmīgi iepirkuma gadījumā arī šīs cenas pamainījās, ja, un viņas bija pēdējā pieredze, viņas bija lētākas nekā mēs bijām prognozējuši, un uz tā rēķina mēs varējām jau 13. gadā vairākas ielas no 14. gada programmas izpildīt, un līdz ar to es ceru, ka mums izdosies, un arī kādas ielas varbūt jau no 15. gada programmas mēs varēsim sakārtot. Un tā tad prioritāte paliek vecā šo ielu garenu profili, šķērs profili, lai pēc iespējas tas, cik tas ir izdarāms, ielu klātnes segumu uzlabojot, mēs mazāk tērētu naudu greiderēšanai un arī varētu labāk šos ūdeņus atvadīt, kur tas ir iespējams veidojot mazu vaļējo grāvu tīklu. Arī vietās, kur nevaram, tad vienkārši šajās malās, lai ūdens, teiksim, uzsūcās šajā nosacīt zaļajā zonā. Šogad komunālā pārvalde sakārtos uzņēmēju darbībai paredzētās teritorijas Karostā un Meldru ielā. Turpinās arī izglītības iestāžu sakārtošana, valsts pirmā ģimnāzija ieskaitot. Protams, arī, ka būs papildus līdzekļi, lai renovētu Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas ēku. Tāpat ir tūlīt jāuzsākās darbs pie bibliotekas Libris vidus ķempes ielā. Un, protams,
cik ir nojaušams, saprotams, ka projekti vēl būs, jo pašvaldībā ir šī izglītības iestāžu programma, kurā iepriekšējos gados veiksmīgas energoefektivitātes rezultātā ir atgūti ietaupīti līdzekļi, un šie līdzekļi tiek novirzīti izglītības iestāžu sakārtošanai. Mūsu galvenais uzdevums šobrīd laicīgi spēt sagatavot šos tehniskos projektus, lai piemērotā laikā, lai netraucētu mācību procesu, mēs varētu arī jau tikt līdz būvdarbiem un to padarīt. Ziemas mēneši ir piemērotākais laiks arī koku vainagu veidošanai. Beidzot savukārt sagaidījušas Liepas atmodas bulvārī, kur ir vairāk kā 500 koki divās rindās katrā ielas pusē. Šī ir plānota koku zara vainaga veidošana. Šim darbam ir vairāk mērķi. Rezultāts tiek iegūts ar to, ka, protams, izskatām tiek veidot šie koki. Nākošais ir tas, kad iela apgaismojuma efektivitāte tiek uzlabot, un arī, protams, gājējiem pārvietošanās tiek atvieglot, jo zemākie zari, kas traucē nereti jau gājēju pārvietošanos, tiek šī darba rezultātā nozāģēti, un gājējiem nav vairs apgrūtināta pārvietošanās pa gājēju ietvēm. Koku vainagi tiek veidot vidēji reizi 3 gados, bet galvenais nosacījums ir, cik ātri tie atkal salapo un traucē gājējiem, autovadītājiem vai aizsedz apgaismojumu nakts stundās. 3 gados tas jau ir ļoti labi, optimāli, kur šīs atvases ir arī tiek zāģēts. Bez koku vainagu zāģēšanas tiek veidots arī koku atvases, tas ir kas no apakšas pie koku saknēm iet ārā. Tas ir atsevišķs darbs, ko vasaras laikā arī veicam. Pa biežuma ziņā 3 gadi tas ir optimālais. Ir vietas, kur atļauj šie koku augšanas procesi veikt šos darbus retāk. Līdzekļi vienmēr var būt vairāk, jo šie līdzekļi ir pietiekoši, tad var to izdarīt biežāk. Koku vainagu veidošana ir šā gada lielākais komunālās pārvaldes projekts šajā jomā.